Labdien! Mani sauc Darija Palo, un es esmu Valsts izglītības attīstības aģentūras monitoringa nodaļas nozares eksperte. Šodien mēs runāsim par valsts monitoringa darbiem vienotas skolas kontekstā 5. klasēm. 2022. gadā 29. septembrī Saeimā pieņēma grozījumus izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, kas paredz pakāpenisku pārēju uz mācībām tikai latviešu valodā 3 gadu laikā. Saskaņā ar šiem grozījumiem no 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valoda tika īstenots pirmskolas izglītības iestādes un pamatizglītības pakāpe 1., 4. un 7. klasē. No 2024. gadā 1. septembra mācības tikai valsts valoda uzsaka 2., 5. un 8. klašu skolēni, bet no 2025. gada 1. septembra arī 3., 6. un 9. klašu skolēni. Monitoringa darba adresāts ir 5. klases skolēni, kuri mācās izglītības iestādes, kurās īsteno pārēju uz vienotu skolu. Monitoringa darba vērtēšanas saturs atbilst 6. klases mācību jomu standarta sasniedzamajiem rezultātiem, kas tika precizēti atbilstoši 5. klases mācību priekšmetu programmu paraugiem. Šajā tabulā mēs redzam aptuveni monitoringa darba satura kontekstu. Sociālas zinības veido aptuveni 25% no visa monitoringa darba. Dabas zinības joma veido aptuveni 25% no visa monitoringa darba. Pārējos 50% veido latviešu valoda un literatūra. Monitoringa darbu veido viena daļa, kuras ilgums ir 60 minūtes. Monitoringa darbā tika iekļauti 11 uzdevumi, kuri kopējais punktu skaits ir 38 punkti. Monitoringa darba pareizrakstība tiek vērtēta tikai viena tekstveidas uzdevumam. Tas ir 11. uzdevums. Visos pārējos uzdevumos pareizrakstība netiek vērtēta. Apskatīsim pašu monitoringa darbu, tekstus, uzdevumus un vērtēšanas kritērijus. Kreisā ekrāna pusē mēs redzam pirmo uzdevumu un pirmo tekstu, kas ir pieejams skolēniem monitoringa darbā. Šis teksts ir sociālas un pilsoniskas jomas teksts, un pirmā uzdevumā ir šajā tekstā jāatrod tieši nolasamu informāciju un jāuzraksta skaidrojums iedzienam publiskā ārtelpā. Par pareizo atbildi skolēns var saņemt 1 punktu. Šīs uzdevums atbilst solo 1. līmenim. Kā mēs redzam, publiskā ārtelpa ir aprakstītā pašā pirmā rindkopā, pirmā teikumā, un uzdevuma vērtēšanas schēma, mēs redzam, ka, ja ir norakstīts pareizs teikums, tad skolēns saņem 1 punktu. Vidējs izpildes procents šajā uzdevumā ir 83%. Skolēni turpinās strādāt ar šo tekstu, un otrajā uzdevumā jāatrod sociālas un pilsoniskas jomas tekstā tieši nolasamu informāciju. Jāatzīmē tekstam atbilstošie apgalvojumi. Par katru pareizi atzīmēto apgalvojumu tiek piešķirts 1 punkts. Kopā otrajā uzdevumā skolēns var saņemt 3 punktus, un uzdevumu grūtības pakāpe atbilst solo 1. līmenim. Ekrāna kreisā pusē mēs redzam uzdevumu, atzīmē apgalvojumus, kuri tekstā ir minēti, ka pamatojums velu celiņu nepieciešamībai, un ir piebilde, ka ir vairākas pareizas atbildes. Vērtēšanas schēma mēs redzam, ka pareizas atbildes ir papildus pārvietošanas veids, veselīgāks dzīvesveids, mazāk automašīnu uz ceļiem. Ja skolēns izvēlējas šos 3 apgalvojumus, skolēns saņem 3 punktus.
0 punktus skolēns saņems, ja atbilde neatbilst aprakstītiem kritērijiem, tika izvēlētas 5 atbildes, tā kā visi apgalvojumi, vai ir izvēlētas 4 atbildes. Ja ir izvēlētas 4 atbildes, tad skaita tikai pareizos. Vidējais izpildes procents šajā uzdevumā ir 71%. Trešā uzdevumā skolēni turpina strādāt ar pirmo tekstu. Šajā uzdevumā jāizvērtē teksta doto informāciju un jāatbild uz jautājumu, izvēloties pareizo informācijas avotu no teksta. Uzdevuma grūtības pakāpe atbilst solo pirmajam līmenim. Tātad ir iespējami vairāki varianti, kā mēs redzam vērtēšanas schēma. Varianti varētu būt aptaujas, satiksmes novērojumi, ekspertu ziņojumi, dati par iedzīvotāju paradumiem, un skolēniem no visiem 4 pieejamiem variantiem jāieraksta 2. Par katru skolēns saņem 1 punktu. Kopā 2 punkti. Vidējais izpildes procents šajā uzdevumā ir 57%. Ceturtais uzdevums joprojām ir saistīts ar pirmo tekstu. Šajā gadījumā skolēniem jāstrādā ne tikai ar pašu tekstu, bet arī ar diagrammu, kuri bija piedāvātā tekstā. Jāizvērtē sniegto informāciju un jāatbild uz jautājumiem, izvēloties pareizo apgalvojumu. Par katru pareizi izvēlēto apgalvojumu skolēns saņem 1 punktu. Kopā par 4. uzdevumu skolēns var saņemt 3 punktus. Uzdevumu grūtības pakāpe atbilst solo pirmajam līmenim. Tātad, ekrānā kreisā pusē mēs redzam, ka ir 3 jautājumi. 4. uzdevumā ir 3 apakšjautājumi. Katram jautājumam ir piedāvātas 4 atbilžu iespējas. Pirmā jautājuma pareizā atbilde ir C. Gadījumā, ja skolēns izvēlējies atbildi C ar sabiedrisko transportu, skolēns saņem 1 punktu. Otrā jautājuma pareiza atbilde ir B. Braukšanu ar vecākiem automašīnu un braukšanu ar velosipēdu. Gadījumā, ja skolēns izvēlējas šo variantu, tad viņš iegūst 1 punktu. Un trešajā jautājumā ir iespējamas 2 atbildes, un abas 2 jāatzīmē. Pareizas atbildes ir C un D. Un par abām atzīmētām apgalvojumiem skolēns saņem 1 punktu. Vidējais izpildes procents šajā uzdevumā ir 72%. Piektais uzdevums atbilst sociālas un pilsoniskas jomas kontekstam. Šajā uzdevumā skolēnām jāizvērtē tekstā sniegta informācija un jāpamato savs personīgais viedoklis par datu ieguves liederību no teksta. Uzdevumu grūtības pakāpe atbilst solo 2. līmenim. Tātad ekrāna kreisā pusē mēs redzam pašu uzdevumu. Apraksti, kā dažādu datu ieguve var uzlabot dzīvi pilsētā, un ļoti svarīga piebilde pamato savu viedokli ar informāciju no teksta. Apskatīsim vērtēšanas schēmu. 3 punktus skolēns var saņemt, ja ir izveidota situācija precīzi atbilstošs apgalvojums, kuru pamato ar tekstu saistīti vairāki fakti vai piemēri. 2 punktus skolēns saņem, ja ir izveidota situācija precīzi atbilstošs apgalvojums, kuru pamato ar tekstu saistīts viens fakts vai piemērs. 1 punktu skolēns iegūst, ja ir izveidots ar situāciju saistīts vispārīgs apgalvojums. Ja skolēns uzraksta neatbilstošu atbildi, kuri nav saistīta ar uzdevumu nosacījumiem, skolēns saņem 0 punktu. Vidējais izpildes koeficients šajā uzdevumā ir 22%.
Tālāk skolēniem tiek piedāvāts izlasīt jaunu tekstu un izpildīt uzdevumus, kuri ir saistīti ar jaunu tekstu. Jauns teksts atbilst dabaszinātņu jomas kontekstam. Šis teksts ir par klimata pārmaiņām Latvijā un ietver sevi arī multimodāla teksta īpašības, jo šajā tekstā ir arī infografika, kuru skolēnam jāprot izlasīt un izpētīt. Sestajā uzdevumā skolēniem jāizvērtē teksta sniegta informācija, jāatbild uz jautājumu, izvēloties pareizo apgalvojumu. Atbilstoši punktu vērtēšanas schēmai, maksimālais punktu skaits ir 1 punkts, un uzdevuma grūtības pakāpe atbilst solo pirmajam līmenim. Tātad kreisā ekrāna pusē mēs redzam pašu tekstu, klimata pārmaiņas Latvijā, infografiku par pārvietošanas veidu negatīvu ietekmi uz vidi, kā arī pašu sesto uzdevumu, kur ir jautājums, kurš apgalvojums atbilst tekstā lasītajam, atzīmē pareizas atbildes burtu. Gadījumā, ja skolēns izvēlējies atbildi A, klimata pārmaiņas Latvijā ietekme gaisa temperatūru un dabu, skolēns saņem 1 punktu. Vidējais izpildes procents šajā uzdevumā ir 63%. Skolēns turpina strādāt ar tekstu par klimata pārmaiņām, un šajā dabaszinātņu jomas konteksta tekstā skolēnam jāizvērtē informācija un jāatbild uz jautājumu, izvēloties pareizus apgalvojumus. Maksimālais punktu skaits ir 3 punkti. Uzdevumu grūtības pakāpe atbilst solo 2. līmenim. Kreisā ekrāna pusē mēs redzam 7. uzdevumu, kur ir prasīts atzīmēt ar noteikto simbolu 3 faktus, kuri ir minēti tekstā, un ir piedāvāti 7 apgalvojumi, no kuriem skolēnam jāizvēlās 3. 1 punktu skolēns saņem par katru pareizi atzīmēto apgalvojumu. Pareizie apgalvojumi šajā gadījumā ir CO2 rada rūpnīcas un transporta līdzekļi, vasaras kļūst karstākas un augi uzziet agrāk pavasarī. Gadījumā, ja skolēns izvēlēs visas piedāvātas atbildes, skolēns saņem 0 punktus. Vidējais izpildes procents šajā uzdevumā ir 76%. Nākamais uzdevums ir tieši saistīts ar latviešu valodu un dabaszinātņu jomu, kā arī ar multimodāla teksta apstrādi. Uzdevums atbilst dabaszinātņu jomas kontekstam, skolēnam jāizvērtē teksta sniegta informācija un arī infografika, un jāpabeidz teikumi, izmantojot informāciju, kuru skolēns ieguva no teksta un no infografikas. Maksimālais punktu skaits šajā uzdevumā ir 4 punkti, un uzdevumu grūtības pakāpe atbilst solo 2. līmenim. Zemāk mēs redzam pašu uzdevumu, kur ir prasīts aplūkot attēlu, pārvietošanas veidu negatīva ietekme uz vidi un pabeidz teikumus, izmantojot attēla pieejamu informāciju. Ir piedāvāti 4 teikuma sākumi, un skolēnam pašam jāieraksta teikuma nobeigumu. Tātad visvairāk vidi piesārņo, braukt ar sabiedrisko transportu ir videi draudzīgāk nekā, velobraukšanās negatīva ietekme uz vidi ir, un ja automašīna brauc tikai 1 cilvēks, tad videi nodarītais kaitējums ir tāds, nekā tad, ja viena automašīna brauc vairāki cilvēki. Apskatīsim ekrāna kreisā pusē vērtēšanas schēmu. Tātad par katru pareizi ierakstītu teikuma nobeigumu vai vārdu, kas atbilst teikuma saturam, skolēns var saņemt 1 punktu. Kopā ir 4 punkti. Pirmajā teikumā jebkurš no piedāvātajiem variantiem aviotransports un kuģi, lidmašīnas un kuģi, lidošana, kuģošana der. Par to skolēns saņem 1 punktu. Otrajā teikumā skolēnam arī ir plaša izvēle, kā pabeigt šo
teikumu, lidot ar lidmašīnu, braukt ar kuģi, braukt vienam pašam automašīna, braukt ar kādu viena automašīna, braukt ar automašīnu, lidot. Skolēniem ir dažādas iespējas pabeigt šo teikumu, un par jebkuru loģisku iespēju, kuru skolēns izvēlēs, skolēns saņem 1 punktu. Trešajā teikumā skolēns arī varēja diezgan daudzveidīgi ierakstīt to teikuma turpinājumu. Maza, neliela, tikpat maza kā iešana kājām, mazāka nekā citiem pārvietošanas veidiem, vismazākā. Par jebkuru no šīm atbildēm skolēns var saņemt 1 punktu. Un 4. teikumā izvēles opcijas ir daudz mazāk, jo pareizā atbildē ir lielāks. Gadījumā, ja skolēns ieraksta mazāk, tad par šo atbildi skolēns saņem 0 punkti. Bet, ja ieraksta lielāks, tad 1 punktu. Vidējais izpildes procents šajā uzdevumā ir 48%. Devītais uzdevums joprojām ir saistīts ar dabas zinātņu jomu. Skolēnam jāsniedz ieteikums vides piesārņojuma mazināšanai pilsētā, izmantojot faktus no teksta un infografikas. Un atbilstoši snieguma līmeņa aprakstam, maksimālais punktu skaits ir 3 punkti. Šī uzdevuma grūtības pakāpe atbilst solo 3. līmenim. Kreisā ekrāna pusē mēs redzam uzdevumu, sniedz ieteikumu, kā cilvēks ar pārvietošanas veida izvēli var mazināt vides piesārņojumu pilsētu, un ir piebildē, ka pamato savu ieteikumu ar 2 faktiem, ko uzzināja no teksta un attēlu. Šī piebilde ir ļoti svarīga, un arī svarīgs ir vārds pilsēta. Tātad apskatīsim vērtēšanas schēmu. 3 punktus skolēns var saņemt, maksimāls punktus 3, ja ir izveidots ar situāciju saistīts ieteikums, kurš pamatots ar 2 faktiem no attēla vai teksta. 2 punktus skolēns var saņemt, ja ir izveidots ar situāciju saistīts ieteikums, kurš pamatots ar 1 faktu no attēla vai teksta. 1 punkts piešķirts, ja skolēns izveidoja situāciju atbilstošu ieteikumu bez pamatojumiem no teksta vai attēla. Un, ja uzrakstīta neatbilstoša atbildē, kura nav saistīta ar uzdevumu nosacījumiem, tad skolēni tik vērtēti ar 0. Vērtēšanas schēmā jūs varat apskatīt arī iespējamas atbildes, un vidējais procents šajā uzdevumā ir 31. Desmitais uzdevums atbilst dabaszinātņu jomas kontekstam, un skolēniem jāskaidro, kāpēc varētu neuzlaboties iedzīvotāju dzīves apstākļi, izmantojot faktus no teksta un infografikas. Atbilstoši snieguma līmeņa aprakstam, maksimālais punktu skaits ir 3 punkti, un uzdevums atbilst solo 3. līmenim. Uzreiz apakšā mēs redzam pašu uzdevumu, 10. uzdevums skaidro, rīcības vārds skaidro, kāpēc samazinoties automobīļa skaitam pilsētā, nevienmēr var uzlaboties iedzīvotāju dzīves apstākļi. Atbildi pamato arī rīcības vārds ar informāciju no teksta, kā pilsēta plāno veloceliņus vai klimata pārmaiņas Latvijā. Kreisā ekrāna pusē redzam vērtēšanas schēmu. 3 punktus skolēns var saņemt, ja ir izveidots situācijai atbilstošs apgalvojums, kuru apstiprina viens vai vairāki ar dotiem tekstiem saistīti pierādījumi. Izveidots loģisks pamatojums, kas sasaista apgalvojumu ar pierādījumiem. 2 punktus skolēns saņem, ja ir izveidots situācijai atbilstošs apgalvojums, kuru apstiprina viens vai vairāki ar dotajiem tekstiem saistīti pierādījumi. Pamatojuma nav.
1 punktu skolēns var saņemt, ja tika izveidots situācijai atbilstošs vispārīgs apgalvojums. Ja uzdevums netika pildīts vai tika pildīts neatbilstoši uzdevuma nosacījumiem, skolēns saņem 0 punktu. Vidējais šī uzdevuma izpildes procents ir 14%. Pēdējais uzdevums, kurā vienīgā mēs vērtējam pareizrakstību. Šajā uzdevumā skolēniem ir jāraksta saistīts, secīgs teksts, aptuveni 70–90 vārdi. Un šis teksts ir noteikta veida teksts, tā ir vēstule atbilstoši situācijai ar noteiktu adresātu un adresantu, un uzdevumā jāiekļauj fakti no norādītiem tekstiem, tekstveide jāievēro vēstules rakstīšanas nosacījumi, struktūru, jāizmanto atbilstoši vārdu krājums, jāievēro pareizrakstības normas un atbilstoši snieguma līmeņa aprakstam, maksimālais punktu skaits par katru kritēriju ir 3 punkti. Uzdevuma kopējais vērtējums varētu būt 12 punkti. Apakšā mēs redzam pašu uzdevumu. Skolēniem tiek prasīts uzrakstīt vēstuli savas skolas direktoram vai direktorei par velu novietnes izveidošanas nepieciešamību skolas teritorijām. Pamato savu viedokli, izmantojot vismaz 2 faktus no tekstiem, kā pilsēta plāno veloceliņus un klimata pārmaiņas Latvijā. Un iekavas ir iedots arī ieteiktas apjoms no 70 līdz 90 vārtiem. Apskatīsim vērtēšanas kritērijus. Tātad pirmais kritērijs ir saturs. 3 punktus skolēns var saņemt gadījumā, ja ir izveidots uzdevumam nosacījumiem atbilstošs vēstules saturs, kas pamatots ar vismaz 2 atbilstošiem faktiem no teksta. 2 punkti ir piešķirti, ja vēstules saturs daļēji atbilst tematam, iespējama atkartošanās vai novirze no uzdevuma nosacījumiem, ir izmantots viens fakts no teksta vai tekstiem. 1 punktu skolēns saņem, ja vēstule sniedz vispārīgus apgalvojumus, kuri ir daļēji saistīti ar uzdevumu nosacījumiem. Vēstulē nav izmantoti fakti no teksta. Un 0 punktu skolēns saņem, ja vēstule izteiktais viedoklis neatbilst tematam pilnībā. Teksta saturs nav saprotams. Otrais kritērijs šajā uzdevumā ir teksta uzbūve un apjoms. 3 punktu skolēns var saņemt, ja teksts ir strukturēts, ir ievēroti visi vēstules rakstīšanas nosacījumi, uzruna, ievads, galvena daļa, atvadīšanas frāze, paraksts, ir ievērotas atkāpes, un teksta apjoms atbilst prasītēm, aptuveni no 65 vārtiem un vairāk. 2 punktus skolēns saņem, ja teksts ir strukturēts, bet nav ievērots viens no vēstules rakstīšanas nosacījumiem. Nav ievērotas atkāpes, un teksta apjoms ir no 50 līdz 64 vārtiem. 1 punktu skolēns var saņemt, ja teksts nav strukturēts, nav ievēroti vairāki vēstules rakstīšanas nosacījumi. Teksta apjoms ir no 40 līdz 49 vārdiem. Pārējo kritēriju maksimālais iespējamo punktu skaits ir 1 punkts gadījumā, ja teksta uzbūve un apjoma skolēns saņēma 1 punktu. 0 punktu skolēns saņem, ja domas izteiktas haotiski, lai uztvertu domu vēstuli jāparlasa pat vairākas reizes, teksta apjoms ir 39 vārdi vai mazāk. Vārdu krājums ir nākamais kritērijs. 3 punktus skolēns var saņemt, ja vārdu krājums ir atbilstošs, daudzveidīgs, ļauj brīvi izteikt viedokli un ir pieļaujama viena vārda izvēles neprecizitāte. Ir izmantoti dažādas uzbūves teikumi. 2 punktus skolēns saņem, ja ir izmantots vārdu krājums, kas ļaus saprotami izteikt domu.
Vārdi lietoti atbilstoši situācijai, ir pieļaujamas 2-3 vārdu izvēles neprecizitātes un ir lietoti vismaz daži salikti teikumi. Vienu punktu skolēns saņem, ja izmantots vārdu krājums ļauj izteikt domu, tomēr tas ir ierobežots. Piemēram, vieni un tie paši vārdi un frāzes lietoti atkārtoti. Ir pieļaujamas 4-5 vārdu izvēles neprecizitātes. Izmantoti vienveidīgi teikumi. 0 punktu skolēnam piešķir, ja ir vairāk nekā 5 vārdu izvēles neprecizitātes kļūdas, izmantot tikai vienkāršas uzbūves teikumus. Un pēdējais kritērijs šajā uzdevumā ir atbilstība literāras valodas normām. 3 punktu skolēns saņem, ja ir 1 vai 2 ortogrāfijas, gramatikas un vai interpunkcijas kļūdas. Šajā gadījumā kļūdas, kuras atkārtojas, uzskata kā viena kļūdu. Vietnieku vārdu tu, jūs un to formas rakstības kļūdas skaita pie ortogrāfijas kļūdām. 2 punktu skolēns saņem, ja ir no 3 līdz 5 ortogrāfijas, gramatikas un vai interpunkcijas kļūdām. 1 punktu, ja ir no 6 līdz 9 kļūdām, un 0 punktus, ja ir 10 vai vairāk ortogrāfijas, gramatikas un vai interpunkcijas kļūdas, vai arī, ja rokraksts ir pārāk nesalasāms, vai lai novērtētu ortogrāfiju. Vidējais procents šajā uzdevumā ir 20%. Lai sekmīgi paveiktu šāda veida uzdevumu, skolēnam nepieciešams pirms rakstīšanas apdomāt īsu plānu, veidot tekstu atbilstoši norādītai situācijai, iekļaujot faktus no lasītajiem tekstiem, zināt un ievērot vēstules rakstīšanas nosacījumus, zināt un ievērot pareizrakstības nosacījumus gramatikā, ortogrāfijā un arī interpunkcijā, un rakstīt par to, ko prot pateikt. Labāk rakstīt ar kļūdām, nekā nerakstīt vispār. Ar šo mēs šodien arī beigsim. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja jūs atstāsiet savu atgrieznisko saiti par šo monitoringa darbu. Tas būs ļoti vērtīgs un palīdzēs mums uzlabot mūsu darba kvalitāti nākamajā gadā. Paldies, ka bijat kopā ar mums šodien un ceram uz tikšanām nākamajā seminārā. Paldies!